dienu mēs rakstām savu stāstu, krāsojot lapas ar mīlestību un gaismu. Dzīves spēlē radošums ir mūsu spēks, lai atrastu prieku un atklātu iekšējo spēku. Nu tā, mans mīļās, tagad nodemonstrēšu, kas var jums varbūt palīdzēt. Es darbojos ar šo, kas man liekas visu laiku vislabākais par visiem blociņš. Un kāpēc es iesaku tieši blociņā, nevis uz atsevišķām lapām, jo jūs labi zināt, ka, ja ir uz lapām, tad lapas izjūg, pazūd un tā. Protams, ka uz viņām arī var darboties, tīpaši kolāžu, bet šis uzdevums šim mēnesim ir blociņā. Vienalga, vai tas ir šāds te, šis te ir diezgan dārgs, bet tas ir to vērts, jo viņam ir ļoti superīgas lapas un stūrīši tādi nopaļot. Vienkārši pats par sevi viņš ir foršs, bet viņš ir foršs tieši tāpēc, ka viņam ir šī te muguriņa. Te, kurš tur parādīt, nodemonstrēt to muguriņu. Te tāda te, kas nozīmē, ka tad, kad viņu pielīmē stiepjās, ja, un arī šis te, kā viņš turas ciet ar šo, te tur ir tāds magnētiņš. Un arī šīs lapas ir 96 grami. Un arī, kad šādā veidā atvērt, tad ļoti labi turas vaļā. Nu, vienkārši ļoti, ļoti superīgs. Bet var arī darīt pa 50 centiem, nav nekādas problēmas. Bet galvenais, kad lai ir blociņš. Un šeit ir tas, ko es tālāk gribu parādīt, kādā veidā man ir iekārtots. Kopš tā laika, kad es pazaudēju divus šādus te blociņus, kas man bija jau gatavi un man ļoti, ļoti patika, es esmu iesākusi rakstīt vārdu uzvārdu, telefonu numuru un e-pastu. Man iepriekšējos nebija nekāds koordināts, ja arī kā cilvēks gribēja man atdot, viņš nezināja, kā ar mani sakontaktēties. Tāpēc arī pirmais, ko es jums iesaku, ierakstīt savas koordinātas. Nākamais šeit ir, kā jūs redzat, uzlīmītes. Un tās arī nāca pie manīm sinhronitātes veidā, ļoti interesanti. Es vienkārši biju iegājis vienā veikalā, tur ieraudzīju novelcinītes, kā jums liekas, ko es izdarīju, ņēmu nopirkt, un es parādīšu šādus te, iekšā tādi te visādi papīrīši un daudz dažādas visādas lietas tur. Tas ir kaut kāda tēma, es nezinu, kaut kāda grāmata vai pat multfilma, nezinu, kas te ir tāds. Tātad šeit ir, kurus esmu uzlīmējis no šīm te novelcinītēm. Gangsta Granny, tas ir gangstera vecmāmiņa. To es uzlīmēju. Šeit arī ir, kuras esmu uzlīmējusi. Un te ir rakstīts, kad tu esi bērns, tad tu vari ieraudzīt magic pasaulē. Un šeit pirmais ieraksts. Es vienkārši gribu pastāstīt, kādā veidā man šis te ir tapis, kādā veidā, lai jūs sajustu feelingu tām, ar ko mēs nodarbojamies šī mēnesī, ka tas nav vienkārši bildītas, vai zīmēt, vai nezīmēt, vai līmēt, vienalga, ko darīt, bet es jums gribu iedot to feelingu, ja, šai idejai, jo šī ideja atkal atšķiras no visām iepriekšējām, ko es esmu. Kaut ko jūs varat iemācīties no sajūtu žurnāliem, vai no savā frekvencē, vai kur mēs vēl esam, tortes kārtu sistēma. Tas viss, protams, ir izmantojams, tas nav nekas diži savādāks, bet vienalga katra reize, katrs izaicinājums ir nedaudz ar citu niansīti, ja, un citreiz tieši tā niansīta ir tā, kas nosaka to beigu rezultātu, ja. Tā kā šeit es rādu to, kādā veidā es nodemonstrēju, kā top tās lietas, un tas var jums kalpot par iedvesmu. Teksti nekādā veidā nav konspekti šeit. Bužo žurnālā, tur mēs konspektējam, tur mēs pierakstam lapus, kurā mēs iekonspektējam. Ja, tur ir, bužo žurnāls ir par tekstiem. Rakstam visādas idejas un domas un tā. Šeit ir vairāk par attēliem un, protams, ar vārdiem kopā. Ja, tā kā, teiksim, viens teikums, tas ir ok, kaut kāds citāts. Un šeit atkal savukārt kaut kad man bija izkrāsota dzeltena lapa, un tur bija izkrāsota lilā lapa. Šie te parasti krāsu pārpalikumi no kaut kādiem lieliem darbiem, vai žurnāliem, vai kurienes. Un atkal man no šīs te grāmatas gribējās uzrakstīt vienu citātu, konkrēti es pēc kārtas, kad lasu.
Un tieši pašā sākumā tur bija rakstīts, kāds labums no grāmatas, domāja Elise. Kā savukārt tas sasaucās ar to grāmatu, ko es rakstu par radošo terapiju. Un grāmata tā ir mana stihija, vienmēr bijusi gan lasīt, gan esmu arī gribējis rakstīt. Un te ir Adleru universitātē bibliotekā, man bija tāda viena no mīļākajām vietām bija universitātē. Un šī pusē atkal cits citāts no tās pašas Alises brīnumzemē, vienkārši fantastisks teikums tāds par to veidu, kādā veidā tiek izteikta tā doma. Kad es viņu uzrakstīju, es uzvilku vispirms strīpes, un tad es tādiem drukātiem burtiem, Tā kā šis te žurnāls ir arī iespēja spēlēties ar dažādiem tekstiem, dažādiem tekstu stiliem, un es jums esmu ielikusi, pameklējiet Facebook grupā, tur ir paraugi daži, kādā veidā tekstus var rakstīt, un vienkārši paspēlēties ar tekstu, kā ar mākslas darbu, kā ar mākslu, kā ar radošo darbu. Pats no sevis teksts kā radošuma izpausme. Un tad tur man joprojām palika brīva vieta, un sakā no puķu klases iezīmēju šeit puķus. Tā kā ieskečoju. Tā ir, var teikt, ar vienu līniju. Jūs ziniet, kā mēs velkam šitā vieta veidā, ar vienu līniju. Nerādīšu, kā to darīt, tāpēc, ka tas jau tur ir. Es arī nokrāsotu bija zaļā krāsā jau, tādā silzaļā. Un arī citāts no šīs te grāmatas. Kaut kā viņš gāja kopā arī ar to domu, ka mums visas tās lietas ļoti atklāti stāstu par visu, ieskaitot mācības un visādi sapņi un tam līdzīgi, lai jūs vienkārši redzētu. Tas nav, ka es publiski to izlieku, es vienkārši tikai jums stāstu un dalos, jo tāpēc, ka šis te izaicinājums ir par to, lai jūs atverties, sakontaktēties ar tām lietiņām, kas jums iekšā, kas jums vibrē, kas jums ir, kas kaut kādā veidā kustina, aizkustina, reakcijas izraisa, un kad jūs viņas liekat ārā, jo tāpēc, ka tas dažādas lietas, gan emociju sagrimošana, gan atmiņas, gan apstrāde tam, ko es tagad daru. Bet tas viss ir nevis tā, kā es izdomāju, tagad es to darīšu, un viss blociņš būs par vienu to pašu. Bet nē, es neesmu tā cilvēks, nevaru darīt vienu to pašu. Bet tieši tas, kā ar tādu sajūsmas pati gaidu, kas būs mans nākamais ieraksts. Kas ir tas, kas iznāks esamībā, kas ir tas, kas veidos manu dzīvi. Un tas ir ļoti baudām pēc tam skatīties. Un man te vēl ir, kā jūs redzat, jau tapis šis un tas, bet par to es nākamajā video. Turpināt un ļaujiet savai gaismai spīdēt.